Vai jums ir kāds plāns, ko darīt? Kā ko darīt? Ko darīt, ja mašīna sāk slīdēt? Ir jābūt plānam. Nevaram tā, ka visi turpināt braukt grāvī. Un pat tie, kas domā, ka māca braukt, arī tie nav atpestīti no šīs problēmas, jo pietiek, ka tas, kurš pa ceļu brauks pretī, nemācēs stūrēt, tāpat viss būsiet beigti. Tā tad ir jādara kaut kas tāds, kas izglāb visus, arī tos, kas negrib un nemāk stūrēt. Viena absolūti droša recepte ir. Ja neesi drošs, ka tu pats un tavs auto ir šiem apstākļiem gatavs, tad nebrauc. Tā ir absolūta recepte. Uz šo padomu avīzē bija sajūsmināts atsauksmes ar no viena otra, ka patiešām ir apstākļi, kuros es ar savu lejerkastu, piedodiet, vajadzēja riepas pirkt, bet pirmām kārtām naudu zobārstam tomēr aizgāja un nevajag braukt šajos gadījumos. Protams, ka var arī nebraukt. Zinu dažus, kas tiešām tā arī dara. Pāriet uz sabiedrisko transportu, ja braukšanas apstākļi neapmierina. Bet daudziem cilvēkiem tā nav izēja, jo viņi dzīvo vietās, kur nav sabiedriskā transporta, tā tad nāksies braukt. Nez kā tā ir iegadījies, ka tieši šogad ļoti bieži ceļš ir apledojis un avārijas trāpās smagāks. Varbūt, ka tam ir kāds sakars ar kaut kādu globālo sasilšanu, bet tam nav nozīmes. Mums ir jāmāk braukt, pat ja slidens ceļš būtu tikai vienu dienu gadā. Nez kāpēc agrāk cilvēki par to sūdzējās mazāk. Tiešām arī cilvēkiem bišķi jāmāc braukt. Es te nesen dzirdēju vienu lietu, kad agrāk mēs ar žiguļiem tur sliktos apstākļos kaut kā praktiski iemācījāmies braukt, bet šobrīd izskatās, ka cilvēki lielākā daļa uzskata, ka tās mašīnas ar visām tām ekstrām pašas brauc, līdz ar to tā situācija ir, diemžēl, tāda, kāda viņi ir, traģiski. Agrāk visi tika uz priekšu arī ar žiguļiem ar vasaras riepām. Tagad visi bļauj, ka nav nokaisīts. Pat ja notiktu brīnums un valsts apsolītu galvenos ceļus nokaisīt, vai jūs varat apsolīt, ka brauksiet tikai pa galvenajiem ceļiem? Nē, tā tad nāksies braukt kaut kā savādāk un netrāpīt grāvī. Lai brauktu savādāk, vajadzētu to iemācīties. Jā, varbūt mēs varam vainot kaisītājus, kad laikā neierodas vai vēl kaut kur, bet vai katrs no šiem cilvēkiem, kas brauc pa to ledu, vai viņš ir padomājis par to, vai viņš ir iemācījies braukt pa ledu, vai viņš saprot, kā ir tajā brīdī jāuzvedās, vai viņš zina, kā bremzēt, kā stūrēt, kad jāgrozas stūri lēnāk, jābremzē laidanāk. Pirmkārt jau, es domāju, katram ir atbildība pašam uz sevi. Pēc tam, kā otrais, trešais faktors ir visi ceļu uzturētāji, vispārējie. Bet pirmais, ko darīt, tātad izvērtēt situāciju, saprast, kā tas auto turās uz tā ceļa, zinot, ka varbūt tie laika apstākļi ir tādi, kādi viņi mums ir, varbūt uzlikt labākas riepas, atrast kādu laukumu, kur var pamācīties braukt, vismaz atrast kādu drošu vietu, nobremzēt ekstremāli, pagriezt stūri straujāk, lai vienkārši saprastu, kā tas auto uz ceļa uzvedās, kas notiks tad, ja tiešām būs tas slidenais laiks. Tātad cerēt uz valsti nebūtu prātīgi, visu nenokaisīs. Nāksies pašiem apgūt auto vadīšanas un ceļa seguma atpazīšanas prasmes. Kā to izdarīt? Ļoti patīkams solis. Pagaidām gan kā eksperiments, manuprāt, un Normons Laksdiņš, kurš vadīs šīs nodarbības, ar tāpat saka, ka tā ir prova. Ļoti jauka šī bezmaksas konsultācija, ko CSDD savā biķernieka trasē ir no šīs dienas atklājusi. Tas ir gaišs solis. Cilvēkam padomu vajag kādu gudrāku, kas mācīs novērtēt tās riepas, kas tev tur virsū ir, kas palīdzēs dabā nodemonstrēt, kā ar šīm riepām apstāties nevar pat pie 50 km/h. Ja mēs visi tagad reizē metīsimies uz drošas braukšanas kursiem, būs baigās rindas. Bet visi nekad to nedarīs, tāpēc pārējie var izvēlēties. Var doties uz biķerniekiem, var uz 333 trasi, var slidināties pat kādā sniegainā teritorijā, pļavā vai uz labi aizsalušu ezeru. Jebkāda prakse nāks par labu. Starp citu, Autoakadēmijas dibinātājs Uzkalns pat izmet ideju, vajag mini trasīti Ķīpsalas bijušajā būvmateriāla veikalā. Vairāk vajadzētu iet šo ceļu, teiksim,
Es esmu pats palīdzējis rīkot. Talsos ir lidlauks, Valmierā ir lidlauks, skrejceļš, lauksaimniecības aviācijas skrejceļi, kuri pie minimāla sniega, tas jau ir poligoni. Kas gribēs, tie tā arī izdarīs. Bet ko darīt ar tiem, kas turpinās braukt un neko trenēties negrib? Varam tikai aicināt šos braucējus vismaz pamainīt savus stūrēšanas paradumus. Arī tas jau novērst daudzas nelaimes. Lai būtu drošāk, tomēr braucot piedomāt par to, kad ir ārā 0 grādi plus 1, ja, un kad tas ledus būs. Ja, un, attiecīgi, arī tomēr mēģināt, ja, teiksim, mazliet saprast to, ko mēs esam konstatējuši, ja, ka cilvēks pat pa slideniem laika apstākļiem pat nemāk iedzīgi nobremzēt, ja, jo viņam atkal liekas, ka tā mašīna un ABS jau pats pa sevi strādā, kad viņam tikai jāpiespiež mazliet pedālis. Nu, Ņūtona likumu vismaz varētu zināt katrs, ja. Tātad taisni braukt un vienmērīgi braukt var pa jebkuru segumu un lielā ātrumā. Var pa šo te ledus spoguli pletēt 120, kamēr tev nav jāveic nekāda manevra. Tātad ir jāiemācās skatīties tālu, plaši un paredzēt šī manevra nepieciešamību. Tātad, ja tuvojās pagrieziens, tad saulaicīgi negaidot, kamēr tu ieraudzīsi, ja pie mazākām aizdomām nomet, piebrauc lēnām, redzi, ka nevajadzēja nomest, vienmēr varēs ieskrieties. Ja. Caun kādreiz teica, ātri var braukt tas, kurš var 200 metru attālumā ne tikai redzēt peli grāvī, bet paredzēt, uz kur pusi tā pele skries. Ja. Nu labi, prātīgākie un centīgākie ies un pamēģinās. Slinkākie, cerams, vismaz pamainīs savus braukšanas paradumus, bet ko darīt visiem tiem dienestiem, kuriem mūs jāglābi, kad kaut kas slikts jau ir noticis? Viņiem ir jābrauc palīgā, cik ātri vien iespējams, bet pa to pašu slideno ceļu. Taču viņi nemāk. Neviens nav iedevis ugunsdzēsējiem viņa lielo autoru pilnu cisternu, lai viņš pamēģina drošos apstākļos, kā tas ir, kad tās tonnas sāk slīdēt. Latvijā varbūt arī būtu tomēr jāvēršās uz citu valstu pieredzi un jebkurš, teiksim, Rietuma Eiropas policists, ugunsdzēsējs, ātrās palīdzības vadītājs, viņi ir apmācīti šajā ekstrēmām braukšanā. Tātad šiem cilvēkiem būtu jābūt tiem, kas tiešām zina, kā braukt. Tātad galu galā viņiem ir jābrauc ātrāk kā citiem. Viņiem ir jābrauc manevrējot, bieži vien bīstamās situācijās. Nu, es domāju, ka jebkurā gadījumā būtu spēcdienestiem jāpamācās, jo mēs viņiem nevarēsim pateikt, lēnāk ķeriet noziedzniekus, lēnāk brauciet pie mirušiem, ja, un lēnāk brauciet uz ugunsgrēkiem, ja, jo, kā pēdējo es dzirdēju, ja ļoti slidens, te jāpaliek mājā un nav pat jāiet uz darbu. Ja, tas attiecās arī uz cilvēkiem, ja viņiem jebkuros apstākļos tomēr uz darbu jātiek, ja, un kaut kā ar tiem apstākļiem ir jātiek galā. Vai dieni, cik te vēl daudz darāmā? Gan mums, autovadītājiem, jāmaina savu braukšanas ieradumu, gan jāpatrenējas trasē, gan arī valstī jādomā, kā ceļu nokaisīt un kā ātro palīdzību policija un ugunsdzēsējs iemācīt braukt droši. Jau nākamnedēļ ārkārtas satiksmes drošības sēde. Jācer, ka tajā izdomās ko vairāk kā jaunas sods par ātrumu pārsniegšanu. Nu, ko es ceru, ka vismaz kaut ko no stāstītā ielāgojāt un ziemas braukšana jums klāsies drošāk. Varbūt arī nedaudz kaut kur patrenēties, ja sanāk, bet, vēlams, ne lielveikala stāvvietā. Un, protams, visu dariet laidanāku, skatieties uzmanīgāk un izdariet visu, lai varētu arī kaut ko redzēt. Gan lampas, gan logi, gan visas pārējās lietas. Brauciet prātīgi un nedaudz lēnāk nekā jums šķiet.